bebrs. Latvijā ievests, taču ļoti labprāt šeit iedzīvojies un savu populāciju turpina pavairot. Šobrīd Latvijā bebru populācija mērām 100 000 eksemplāru. Vai šis populācijas pieaugums kaut kādu var ietekmēt Latvijas dzīvo dabu? Par to došos parunāties ar ekspertiem. Kāpēc tik mīlīgs, izskata vismaz dzīvnieciņš kā bebrs, ir iekļauts šo nelimitēto dzīvnieku sarakstā? Ko tas nozīmē, ka viņi var ķert jebkurš un jebkurā daudzumā? Faktiski pareizi pieminēja, ka tikai faktiski bebrs mīlīgs ir fotografijās vai attālu no dabā, ja kaut kur drošā attālumā. Īstenībā bebrs ir grauzēja kārtas pārstāvis lielākais Latvijā un var sasniegt 30 kg svaru. Un tā tad arī diezgan arī var būt agresīvs, ja viņam briesmu brīdī. Vienu brīdi, kā saku, bija viņš limitēts, stingri tas limitācija bija uz medību atļaujams, noteikts apjoms bija jānomedī. Redzējām, ka tas ir liels administratīvs sloks faktiski un nedod to rezultātu, jo tā populācija ir vien lielāka, palika lielāka un būtiskāku kaitējumu nodarīja lauksaimniecībai un mežsaimniecībām, šīm meliorācijas sistēmām. Līdz ar to atcēla šo te limitēto, ielika pa nelimitēto, tad nav nekādu ierobežojumu skaita ziņā. Ierobežojums tikai termiņā, tas ir audzēšanas termiņš, ir no 1. maija līdz 30. jūlijam bebrus nevar vispār medīt, ja? Un līdz ar to nedaudz šis skaits arī tagad samazināsies. Bebru populācijas kontrolēšanas mehānismā, kāda ir valsts meža dienesta tiešais pienākums vai tiešā šī atbildība? Konkrēti par bebru populācijas stāvokli, tā ir atbildība tā, ka mēs ievācam šos te datus par nomedītajiem, par populācijas stāvokli dinamiku, apkopojam šos datus un faktiski veicam šo te bebru populācijas monitoringu. Otra lieta, kad ir mums jāuzrauga, vai šajā bebru medībās tiek izmantoti atbilstoši līdzekļi, rīki un tādi, jo ir, pieņemsim, bebrus var medīt ar medību rīkiem, pieņemsim, ar rāmi tipu lamatām, kuras uzstāda selektīvi, lai viņas medītu, bet agrāk izmantoja kāķeramās lamatas, tādas nav atļautas, tātad mums jāievēro, vai šie rīki ir. Tātad arī ir medību likumā noteikti ierobežojumi uz visām sugām, tas arī attiecās arī uz bebru izmantošanu, šie te aizliegtie rīki un līdzekļi. Protams, skatāmies, vai ievērota šīs te medību tiesības. Ja. Plašs, faktiski, bebrs nevar tā izdalīt kā atsevišķu sugu, mēs kompleks, visas sugas ir vienādas. Ja. Tātad bebrs Latviju ir iemīļojis un atzinis par labu mājvietu. Tā populācija pieaug ik mirkli. Bebrs jau izsenis ir atzīts kā labs kažokzvērs, arī dziedzeru ekstrakts joprojām tiek plaši pielietots medicīnā. Saka, ka agrāk bebru dziedzeri ir bijuši zelta vērtē. Bebris vislielākos postījumus nodara lauksaimniecībai un mežsaimniecībām. Kā ar šo rūpalu cīnās Latvijas valsts meži, to man atklās Guntis Šķepanskis. Kā mēs zinām, medniecība un mežsaimniecība iet roku rokā un viens bez otru būtiski nevar iztikt. Tas nozīmē to, ka kaut kādu ļaunumu arī mežsaimniecībai nodara bebri. Varbūt mēs varam parunāt, cik lielu un kāds tas ir. Jā, jūs pareizi minat, kad medniecība, mežsaimniecība pēc definīcijas ir pretrunā, bet viena bez otras nevar iztikt. Laba mežsaimniecība bez medniekiem nav iespējama. Mednieki uztur populāciju noteiktā stāvoklī un skaitliskā ziņā. Ja runājam par postījumiem, ko bebris nodara gan mežam postījumu, gan meža infrastruktūrai, gan meža autoceļiem, sālojot tos, veidojot savas apmetnes, gan arī meža meliorācijas sistēmām. Un mežam, ja apstāst no meža postījumu viedokļu, tad viņš nodara divu veidu postījumus, vienkārši nokaltējot mežu pilnībā, iznīcinot. Otrs postījuma iemesls, ne iemesls, bet veids vairāk varētu būt attiecināms uz koksnes pieaugumu, kas nepieaug tik liels kā normālos apstākļos, ka ir normāls mitruma režīms. Viņš ir pārpludināts un līdz ar to stāv uz vietas viss šī audze vai viss mežs kā tāds? Jā, viņa pilnvērtīgi neaug. Veģetē, koks stāv uz vietas, viņš nav nomiris, bet nav pieaugums vēlamais priekš meža izstrādes un tādām lietām. Kā, teiksim, kā jūs, kā valsts meži, kā jūs cīnaties ar šo problēmu? Mēs cenšamies sadarboties ar medniekiem, un tā sadarbība ir divējādi. Tā apstāsts ir tā kā pīrāga un pātagas princips. Ja skatāmies no pātagas principa, tad mēs administrējam medību tiesību nomas līgumus. Ir bijuši gadījumi, ka arī mēs esam
pārtraukšu nomas līguma attiecības ar nomniekiem, bet tie ir reti gadījumi, tie galēji kritiskie, ka mēs nevaram panākt savstarpēju vienošanos. Pīrāga princips ir tāds, ka mēs maksājam medniekiem par to, ka viņi nepieļauj grāvjos bebru darbību. Izvāc bebru dambis, izmedī visus bebrus un uztur to grāvi funkcionējošā kārtībā. Bet šādā veidā, mēs saprotam, dzīvnieciņi vairojās gana lielos tempos, vai tas neapdraud kaut kādā ziņā šāda pilnīga izmedīšana noteiktās vietās neapdraud sugu kopumā? Šā brīža populācijas stāvoklis Latvijā netuvu nav tādam, lai būtu kaut kāds apdraudējums, bet mums arī ir divējādi bebru apmetņu veidi mūsu uzņēmumā. Mums ir apsaimniekojums un likvidējums. Likvidējums, kur mēs izmedījam pilnībā, apsaimniekojumu, kur mēs ļaujam bebram dzīvot. Tanī vietā viņš ir pieļaujams, mēs tikai neļaujam viņam izplasties tur vairāk. Tad regulēt skaitu ar mednieku palīdzību? Jā. Populācijas skaitu? Tieši tā. Vai tiek veikts kaut kāds dzīvnieku monitorings, ja tā var teikt? Jā, mūsu uzņēmumā mēs veicam monitoringu. Mēs viņu veicam uz 15. septembri. Mūsu darbinieki apstaigā platības, lai pirmām kārtām konstatētu, kur tas bebrs ir. Tāpat arī, lai noteiktu tās bebreinas apsaimniekošanas veidu, vai tad viņi ir apsaimniekojumi vai likvidējami. Tālāk seko tās darbības komunikācija mednieku. Mēs viņam sūtam konkrētās bebreinas apsaimniekošanas veidu, vietu un termiņus, kādā veidā līdz kuram viņai jāapsaimnieko. Jā. Vai Latvijas valsts meži un mednieki sadarbojas roku rokā un kāds ir šis kopsavilkums tam, vai notiek vēlamais? Viennozīmīgi, ka mēs sadarbojamies roku rokā un tā komunikācija un sadarbība ar katru gadu paliek arvien labāka, jo mednieki sāk saprast, ko mēs vēlamies. Jā. Mēs nevēlamies bebrus melorācijas sistēmās, bet tur, kur ir mikroliegumi, biotopi, tur, kur viņš var dzīvot, tur viņš dzīvo. To mednieks sapratis, kurās vietās tad ir vēlams bebra klātbūtne un kurās nav. Un cik mēs arī no gada monitorizējot platības, redzam, ka mums platības tur, kur nav vēlams bebras, samazinās. Līdz ar to tas ir mednieku ļoti liels nopelns. Viņi tās vietas ir izmedījuši un populācijas skaits samazinājies. Valsts mežiem ir jāuzrauga vairāk kā 43,000 kilometru garas meliorācijas sistēmas. Piekritīsiet, darbs ir apjomīgs. Kā tad tas notiek, devos apskatīt savām acīm. Lūk, Egil, te mēs dabā varam apskatīt, kā tad bebras saimnieko un droši vien pēc līmeņa atšķirībām dambim tai pusē un šai pusē mēs saprotam, ka tas postījums ir gana liels. Gana liels, jā. Mēs stāvam uz bebra dambu, redzam, ko bebras ir izdarījis pa nakti, viņš ir aiztaisījis ciet. Tātad šeit varbūt tas risks vēl nav tik liels, jo te tomēr ir bišķiņi reliefs. Tātad ūdens tiek iespiests kaut kādā reliefā. Un tomēr redzam, ka sāk kalst jau eglis, tās ir nokaltušas. Un līdz ar to, protams, mums medniekiem, tas ir pirmais un pamata darbs, tātad taisīt vaļā dambi un nomedīt visus esošos bebrus šeit. Tad šo ūdens līmeni var aizvadīt projām attiecīgi par jau strautu, viņš nenodarīs šo kaitējumu. Un, protams, bebrs viens ir nodara mežaudzēm kaitējumu, bet otrs ir arī, protams, ceļiem. Piebraucamie ceļi. Mēs redzam, ka ceļi tieši tāpatās tiek aizdambēts caurtekas, un ja šīs caurtekas ir ciet, ūdens netiek aizvadīts, un tas ir risks, ka ceļš var tikt izskalots, ceļš var tikt bojā. Tu pieminēji to nomedīšanu un visu bebru nomedīšanu. Tas nozīmē, ja izjaucot dambi, kādu brīdi mēģinot nolaist ūdeni, nevar 24 stundas nosēdēt klāt, viņš pamanīsies, viņa aiztaisīt ciet. Jā, tieši tā. Bebrs ir pietiekoši aktīvs, viņš taisīs jau tanī pašā vakarā, kā būs jau klāt, un taisīs ciet. Jutīs līmeņa svārstības. Tieši tā, viņš to momentā jūt, jo viņš jau sēž kaut kur krastā iekšā. Faktiski ir tā, ka jālaiž līmenis, pakāpeniski visi bebri jāizmedī. Tātad, protams, tie ir vairāki veidi. Viens ir ar lamatām medījām, medījām ar ieročiem, tātad ar šaušanu. Un, protams, arī tad jau, kad līmenis ir nolaists un aizlaists, tad var medīt ar suņiem. Mednieks ir vienīgais, kas var palīdzēt regulēt bebru populāciju dabā. Ir pavisam neilgs brītiņš atlicis, līdz es došos uz savām pirmajām medībām. Un tieši tāpēc es esmu ieradies šeit Dienvidkurzemē pie visā Latvijā leģendāra bebru mednieka Raimo Jansona. Sveiks, Raimo! Sveiki! Sveiks! Mēs esam mēs, visa radošā komanda un mēs esam satraukti, jo tas būs manas pirmās medības, un es ceru, ka tu par to visu mums izstāstīsi sīk un smalki. Jā, mēs dosimies 2 veidu šodien medībās. Ir 3 veidi patiesībā. Pirmās medības būs, kad mūs nolaist dambi un mēs medīsim ar suņiem,
kas tādas ekstrēmālas medības un uzskatāms viens par tādām vislielāko aktivitāti, vai ne? Otrādi būs slazdu medības, kad mēs brauksim pārbaudīt slazdus un atstāsim viņus nākšām reizēm. Un trešās medības ir, kad tiek medīts vienkārši uz gaidi. Jā. Un tā mēs šodien nepiedalīsim, jo laiks ir ļoti slikts un arī tur ir jābūt labvēlīgiem laika apstākļiem, lai tās medības būtu ļoti veiksmīgas. Tāpēc mēs parādīsim šīs divas. Spītējot lietumu nedaudz varbūt ne tam labākajam laikam, mēs ejam. Ātrā solī sekoja Raimo un jauno mednieku paudzei. Ejam arvien dziļāk mežā, temps ir ātrs, it kā baidītos kaut ko nokavēt. Tad te bija dambis, ja šito jūs... Šeit bija dambi bloks tāds viens. Laiz tā, ka ūdens te bija drausmīgi liela platība. Viņi laida iepriekšējā vakarā, lai šodien viņi būtu sausi. Tā vieta, lai mēs varētu medīt. Medīsim arī gudri, jo aiziesim pie mājas. Māja, pamat māja, protams, arī daudz alas te visādi, bet domājam, ka noteikti viņi visi mājā, jo te tas traucēšanas faktors ļoti masi. Ja traucēšanas faktors liels, tad viņi mūk ārā no mājas, arī mūk vēl visādā saliņās. Bet pa priekšu iesim apmedīt to māju un pēc tam pārbaudīsim vēl alas. Tuvojoties lielajai bebru apmetnei, manam skatam pavērās nopludinātās meža platības un bebru sagāstie koki. Šitā ir barība, kas savesti ziemai. Viņi sanesuši ziemai šo barību. Un to viņi pa ziemu ēd. Uzsās virsū ledus, šī izlien no mājas, nograuž gabaliņu, mājā apakaļ un dzīvo ilgi un laimīgi, kā pasakās. Šitā ir galvenā lieta. Es domāju vispār, kad jāliek te abas divas lamāts, jo šitas ir, kas aiziet uz grāvi. Tur mēs viņu pārķersim, ja viņš izmukš uz to pusi. Zem mājas būs ūdens iekšā netiks klāt. Tiks klāt, nerīgi. Visur tiks klāt. Nebaidies. Dziļākā vietā. Kad lamatas nostiprinātas un bebru izmukšanas ceļi slēgti, talkā steidz suņi. Tas pirmais suns ir. Tā otrā tā ir kucīte 5 mēneši. To labākam draugam pa godu iedevu vārdu Raita. Jo Raits man labākais draugs ir. Tā, lai viņš man sirdī tuvāk biežāk. Meklē. Čau suns! Meklē, kur ir? Meklē, un taks mūsu galvenais līdējs. Jau zvankājās, jā. Viņš tad, kad viņš iet metās, tad viņš paliek pa īsti taks, tad viņš noēdies tāds kriņģelīts. Un tā arī aizgāja. Un tā jāmpadracis sākas. Suņi salien bebru alās, bebru māja burtiski trīt zem mūsu kājām. Mazliet bailīgi. Raimo stāv uz vakts, kamēr puiši roku vaļā bebru māju, vietā, kur suņi viskaļāk rej. Te bija. Pamūk. Šatā jūs. Palaid. Nu, bebrs tas ir aptojas atzīt, ritīgi ķīseļies. Dem tur plinti, pagaidi rokas netīs. Un māc ir priekšā neliet. Man plīnies paturēs plinti. Jā, pagaidi. Ak, Dievs, tas liels! Pagaidi, tu būs maņauri. Tas jau būs izvirtības. Es piedodu, reiz sapratu, bet... Pagasti, drausmīgi liela. Liels tas ir. Tagad tu sunīt. Pagaidi, suns, lai viņš ko nekas. Viņš griežās. Nedrīkst tā. Nedrīkst. Nekur neris arī klāt. Neri, mirs. Jā, viņi te dāli gaļu. Dievs, tur 3! Tur pils ar viņiem ir. Nu šo tu labs. Patur šito triķi. Pagaid, tev tur toši Vai, paņem sunu. Jā, iet. Pagaid, neaiztiek tu, lai saimnieks. Pils tur ir. Mierā, neplēš. Ak, Dievs, tur. Pagaid. Nu, nebļau. Es teicu, Ej, cīt. piedodas uzreiz. Otro lāps nevajag. Reku 2 astes, un tā nevar saprast, kur lai tā baksta. Tas ir briesmas. Ai! Blindu! Blindu, šmudīgi! Man trūkst vārdu. Raimo alā ar galvu pa priekšu. Rezultāts labs, 2 bebri rokā.
Kamēr Raimo vēl kārā pēdējo, dzirdam, kā bebris pa otru alas galu ārā. Raimo tam dzen pēdas, pat ne uz mirkli neaizdomājoties par brišanu augstajā un nevisai tīrajā ūdenī. Viņš tak neļaus bebram aizmukt. Smagākais bebrs visā procesā, pasties! Nu šitas jau bija, kur vēl labāk. Līdz ausīm pa dubļiem. Viņš aizgāja garām lamatām pa tomām. Jā, bet viņš nav muļķis. Man ne? Tas ir liels speciālists. Vai draudzi? Davai, ņem. Te divreiz labā. Ņem, davai. Aizietējam. Mūsu dzinējmedības vainagojās ar 3 bebriem, taču Raimo saka, ka rīt lamatās būs atlikušie mazie bebri. Redz kā, neilgā laikā viens dabas stūrītis ir saglābts. Mēs dodamies tālāk uz Kurzemes purviem pārbaudīt lamatas, ko Raimo izlicis jau vakar. Skats Kurzemes mežā pavērās bais, sagāsti koki, saceltas lielas bebru apmetnes un nopludināta milzīga teritorija. Var redzēt, ka bebri šeit labi šeptējuši. Čels, jā, bebri te viss saštulējuši. Un tur jau tādi gariem zābakiem man tā liekas jau Rega, tur baigā aps iegraust. Vai aps, jā. Tā ir māja, tā lielā tā māja. Jā. Čandi gūst. Izskā. Kā apmeņi šitādā vietā vienmēr jācenšās likties slazdi, lai viņi ir nomaskēti. Nu, dabīgiem jābūt dabīgām maskēšanās vietām. Tagad, piemēram, kaut kādu koku sakrituši, kur te vēl šķērskoks tāds, kas rāda jau tādu dabīgu kanālu, pa kuru viņam iet, jā. Kanālu, kur viņš iet, un lai ir viņam tās slazds arī dabīgi jau nomaskēts bišķi, lai viņš nevar viņu ielikt kanāla vidū un domāt, nu, ka te bebri tādi sakritīs tur bariem. Tā nekad nenotiks. Tāpēc viņš ir bišķi jāpiemaskē. Mēs arī liksim iekšā slazdu. Kanāls liksim tad viena puļķa būs vienā pusē, otrā pusē. Šito koku var uzkāpt, jo viņš stingrs ir. Šitie izšķām no tāda dziļākā vieta šeit ir. Jā. Dziļākā vietā viņš ir jāspēj iekšā. Tā. Nākšais lasums uz priekšu šeit. Filozofija tāda pati ir. Arī izskatās tā, ka viņš būs tomēr būs braucis, tad tur mēs viņu pārbaudīsim. Tā. Te mēs varam iebrist bišķi. Neko mums bebrīt pirmais iekšā. Tas nozīmē, ka pa šo kanālu viņš ir staigājis. Jā. Viņš ir nācis no otrās puses, jaunais bebrīts. Mēs viņu noķēruši esam, tā slazdā, vai ne? Viņš nāca no turienes apakaļ. Tas nozīmē, ka viņš iepeldējis no mājas, izlaidis kādu riņķi un no otrās puses nāca šurpi. Šitas kanāls tad ir daudz produktīvāks. Šosei. Jā, daudz produktīvāks. Un arī mēs liekam, ka dabīgais šķieslis ir šis koks, un arī mēs sametīsim vēl virsū viņam lapas. Zāli. Jā, zāli, lai arī nebūtu viņš gaišs. Bet kā vispār ar tām slazdu likšanām, tas ir tāds populārs veids, ja tas tā no cilvēkiem atkarīgs? Atkarīgs no meistarības, jo es uzskatu, slazdi jau vienalga vai kādu, viņi vienmēr jāmāk uzlikt. Un ja viņi uzliek nepareizi, tad ar neko nevar noķert. Ne? Un ātrāk apsīkst arī interesi par to visu, vai ne? Stiprā vēja un lietus pavadīti brienam pa purviem vairāku stundu garumā, baudot lamatu guvumu vienu pēc otra. Neticami, gandrīz katrā ir guvums. Kā jau mēs zinām, mums jau valojā mednieki teica, ka mednieki nekad ne klāji, ne atklāti, ne slēpti nesmējās par citiem cilvēkiem. Tā kā Raimo teica, ka man būs jānes nākamais, nes kāpēc tas atkal ir 30 kg. Šīs nav, bet lielāks bišķi ir. Vidējais, šitas vidējais noveicās tev. Ir? Nu, re. 5 slazdi, 4 lamats, 4 zvēri. Ļoti skaists rezultāts. Sakarā to, ka redz visur mazie tomēr, tie ir paši aktīvākie bebriņi, tos arī visvieglāk notvērti. Tad mēs arī šeit būsim to bebru invāziju kā apturējuši bišķi. Jo, lai viņš izaug pa lielu bebru, tomēr viņam daudz koki jānograuž un
ar visādas atrakcijas jātājas. Visvairāk arī to viņi dara. Es atzīšos godīgi, tie pirmie iespaidi bija gana jaudīgi, lai neteiktu vairāk, jo visi mednieki rāvās, kā jūs paši redzējāt, melnās miesās. Tika darīts tas, kas ir jādara, tika medīti bebri, un šeit ir viss šīs dienas guvums. Vai tas ir liels, mazs vai vidējs vai kā? Nu, normāli vienai dienai, tā kā mēs varam salīdzināt, ka mūsu 3 bebri ir uz pirmo veidu medībām, ka mēs nolaidām apmeti, noķērām abus 2 vecākos bebrus un 1 vidējo. Lamas tur atstājam, tas rezultāts noteikti būs arī rītā, vēl būs 2 klāt. Un šie ir slazdos. No 10 slazdiem mēs noķērām 6, tas 60%, tas ļoti labs procents patiesībā. Lūk, kā suņi strādāja, droši vien vislabāk, vai ne, meistari? Es zinu, viņš vēl joprojām sargā, ļausim viņam to darīt. Bet kas tālāk notiek ar šo trofeju? Tālāk notiek pirmapstrāde, tiek dzīvnieki likt speciālā krāģīti ierikt tur stūrī un dīrāt nost. Ādas tiek ģērēts un izmantots tālāk, kā izģērēts jau materiāls. Izmantot tiek dziedzeri no lieliem un vidējiem bebriem, ko izmanto tautas medicīnā. Un gaļu, principā, mēs taisam konservos. Mēs atkaulējam viņus un taisam konservos, kvalificētā uzņēmumā taisam konservus un pēc tam tur Cienījamie skatītājs, teikšu godīgi, augsts nav, bet stipri dzesē, un tieši tāpēc par visu sīkāk mēs parunāsim siltākās telpās. Jā, piesim uz priekšu. Medības, jebkurā gadījumā, ir tāda tautsaimniecības nozara patiesībā, un tas nav tā, ka tikai izklaide un viss, un arī attieksme pret to visu un filozofija visā tajā pašā būtībā iekšā. Pats galvenais ir tas, kā attiecies pret tiem dzīvniekiem, kurus tu nomedīji, vai ne? Vai tur senie indiāņi turpat pielūdz dažādas dzīvniekus un arī tur laid dvēseles debesīs, vai ne? Un, protams, tik smalki tas nav vajadzīgs, bet jābūt arī cilvēcīgai attieksmei pret tām dzīvnieku, ko tu nomedīji, pret tām trofejām un visu. Un tāpēc es teicu vienmēr, ka es pats dzīvoju Malkšķūnī, un šī ēka ar šo visu iekšieni ir domāts speciāli cieņas izrādījums tam, ko mēs medījām, kas mūsu riņķī ir un kas ir, kā saka, Dieva dāvāts šīs skaistās Latvijas zemes. Tāpēc dosimies iekšā. Tāda sajūta, ka cepuri jānoņem pilnīgi ejot iekšā. Sperot soli pār slieksni, burtiskā nozīmē es kļuvu mēms. Ko tādu es nebiju gaidījis. Raimo man sniedza īsu ekskursiju ar stāstījumu par trofejām. Un sarunas gaitā es sapratu, ka lielo mīlestību pret dabu un medībām Raimo ir mantojis no sava tēva, izcila Kurzemes mednieka. Katra mednieka nomedītā trofeja, tas ir kaut kas svēts, īsts un nelabojams, kā tu saki, kas paliks ilgi, daudz un dikti, ja ne taustāmā veidā, tad atmiņā noteikti. Ja mēs runājam par taustāmām trofejām, kur šeit ir ļoti daudz, un tu šo vietu sauc par savā ziņā svētnīcu, kāds ir šis process, lai Latvijā pilnvērtīgi un kvalitatīvi izveidotu trofeju, tādu, ko likt pie sienas? Latvijā ir pa reģioniem ļoti daudz cilvēku, kas to nodarbojās, arī es to nodarbojos šajā galā, vai ne, un tas ir tāds specifisks darbs, kurā gadījumā katrs nedarīs un neveidos, un tad vienkārši mednieks, kas nomedīja, ja viņš grib atstāt atmiņas par to procesu būtību, par to dzīvnieku, vai ne, atmiņas, kuras pēc tam pāries stāstos. Jo medības stāsti jau rodās viens pakaļ otram, vai ne? Un pirmā reize ir tāda, viņš pastāsta atkal nākšam Pēterim, Pēters stāsta Miķelim tā, un tad tie stāsti aiziet, vai ne? Un, lai tas atmiņas palikt, protams, tad viņi ir jāapstrādā. Ir ragi visi, jūkņi, vai ne, tos ved tādiem cilvēkiem, kas to nodarbojās, jau dara to profesionāla līmenī, un, protams, ir arī tādi, kas paši to veido un paši tur ņemās, jo tur tas trofeja ir jānomērcē arī, kur ragi, vai ne? Jānovār, pēc tam jānotīra, pēc tam jānobalina, pēc tam atkal jānomazgā un jāsagatavo tai pirmajam procesam. Pēc tam visi zobiņi tur jāsalīmē, jāskārto. Un pēc tam, protams, jāpieliek pie dēļas smuka, vai ne? Un pēc tam, kad tas viss izdarīts, tad tu var likt viņu pie sienas. Jo viņam jābūt īstajā vietā pie sienas. Jā, un īstā vietā, protams, arī šeit pie sienas mēs esam likuši tos ragus un domājuši.
vienas ragus tā, otras ragus tā, kaut ko padomāt. Ir arī cilvēki, kas ir tagad dizaineri, kas ir speciālisti šai jomā, arī tiek ņemti, vai ne? Daudz cilvēku arī braukuši pie mums šeit skatīties, viņš ir kā labāk uztaisīt. Protams, vislabāk jau ragi izstāst uz baltu fonu. Un, ja atļauj tā telpa, tad, protams, tiek veidots balts sienas, gaišs. Ja tās trofejas nav daudz, tad, protams, viņas var salikt ekskluzīvi tā vienu, otru, trešo, un tad tu pie katra var stāstīt un baudīt to. Bet pagaid, tagad tavs viens no iecienītajiem vārdiem, un es arī saprotu, kāpēc ir filozofiski. Kā tu saki filozofiski, runājot par to, filozofiski par to, tad atļaušos nedaudz filozofiski parunāt par to, tad šāda trofeja, ko tu liec pie sienas, varētu būt pēdējais cieņas izrādīšanas mirklis šim nomedītajam dzīvniekam. Jā, protams, tas ir, jo vairāk mēs dabai dodam, jo vairāk viņi dos mums pretī. Un arī to, ja mēs esam to dzīvnieku nomedījuši, mēs to trofeju esam pareizi apstrādājuši, pielikuši pie sienas goda vietā, protams, tā dabas māte to visu redz, un arī tā medības veiksme nāks arī uz priekšu. Jā. Arī, protams, arī jūs vairāk medījiet kaut kādas plēsējas, arī kā mēs šodien medījām tos bebrus saucamos, vai ne? Ja mēs noregulējam tur mežu, ka viņi nepost tos valsts mežus, privātos mežus, nevajadzot tur dambjus, mēs tur visu sariktējām, tā arī tas jau būs tāds ieguvums mums, vai ne? Ir cilvēku acīs, ir paši dabas mātes acīs, un, protams, mums tā medība veiksme mums nāks līdzi. Jo ir dažreiz tā, ka tu vienu sezonu ļoti labi medīji, pēc tam tu medīji sliktāk, bet ja tu dabai spēsi vienmēr dot, tad, protams, vienmēr viņi dos arī tev pretī. Kamēr mēs apspriedām piedzīvoto, Raimo mamma sauc mani paprovēt nu pat pagatavoto bebru aknas pastēti, un viņi ir ar mieru dalīties receptē arī ar jums. Medījums mājās jums netrūks nekad, vai ne? Medījuma gaļa. Jā, tieši tā. Un es domāju, noteikti arī recepts jums ir kalniem, kurus mēs varētu te veselu raidījumu veltīt tikai vienam buciņam, ko varētu pagatavot droši vien 37 veidos, vienai cūciņai, 50 veidos un tā tālāk. Mēs šobrīd parunāsim par kādu recepti, kuru nevajag īpašas iemaņas, kur nav jābūt šefpavāram un nav jābūt izsmalcinātām garšvielām. Mēs parunāsim par to pašu bebrīti, ko mēs šodien medījām. Tas gan nav no tā paša bebrīša, bet tas ir kaut kas baigi labs atkal. Nevar nodot smaržas, atvainojos. Tā ir pastēte. Jā. No bebrīša? Maza, jauna bebrīša pastēte. Kāpēc no maza un jauna? Tāpēc, ka mazam un jaunam ir ļoti garšīga pastēte. Tāpēc. Jā. Kā tas viss process sākās? Mēs paņemam mazo akniņu? Mēs paņemam ļoti vienkārši. Man dēls iedod mazo atžultotu, tīru, un tad es viņu 12 stundas nomērcēju ūdenī, augstā ūdenī, 12 stundas nomērcēju, tad es ņemu laukā, un tad es varu viņu sāk rīkoties. Rīkošanās ir ļoti, ļoti vienkārši. Es viņu sadalu mazos gabaliņos, atplēvoju, ja viņai vēl tur kaut kāds sīkumiņš ir klāt, ja, lieku labā eļļā un apcepu. Jā. Tad es pielieku klāt sīpoliņu, ķiplociņu, burkāniņu un garšvielas, bet vairāk jau diži neko nekā, tikai piparus un to garšvielu maisījumu. Jā. Un tad es viņu sautēju pannā apmēram 20-25 minūtes. Tad jau tā akniņa jau ir gatava, jo akni ļoti ātri izsautējās. Tad es viņu to pannu noņemu, tad es sameklēju sviestiņu, sameklēju muskatriekstu un ar parasto gaļas mašīnu mājā es vienkārši samaļu tādu vienkāršu mīkstu masu es samaļu, ja? Un pielieku sviestu, es nežēloju vispārīgi. Es pielieku sviestu, lai viņš pēc tam būtu ļoti izskatīgs un ļoti garšīgs, ja? Un pielieku muskatriekstu. Jā, tas iedod kaut kādu. Tas iedod taisnu to pikantumu, tas muskatries, ja? Un paņemu blenderi, sablenderēju, salieku trauciņos un lūdzu ēdiet. Lūkā, tagad cienījamies skatītāji, mēs ķeramies klāt. Jūs mudīgi meklējiet mazo bebrīšu akniņas un mēģiniet to pašu izbaudīt, ko izbaudīšu tūlītēs.